Tev ir arī savs terapeits? Man īsti nav savs terapeits, ja godīgi. Man ir bijuši daudz un labi, un šeit es esmu pat tā kā divas dažādas skolas gājis paralēli, ka viens saka, jādara šitā, viens tā, un tā kā es skatos, kādas dzīvē der. Bet, ja godīgi, kopš es sāku rakstīt dienas grāmatu, un es sev atklāti varu jautāt, kā man iet, un es tur arī atbildu, un tad es uz tā varu reflektēt. Jo, principā, kāpēc mēs ejam pie terapeita? Ja? Mēs jau ejam tur darīt to, ko mēs darām, principā, rakstot dienas grāmatu. Mums tā kā jāatbild ir uz kaut kādiem jautājumiem. Protams, ja tev varbūt tā pieredze nav tik daudz, tad tas terapeits var uzdot precīzāku tev jautājumu, kuru tu pats sev neuzdod. Bet ja tu bišķiņi sevi iepazins, tad tu jau tā kā zini, kas ir tas jautājums, uz kuru tev jāatbild. Tāpēc, man liekas, tāda dienas grāmata ir labākais terapeita aizvietojums bez, 100 eiro stundā. Es nezinu, cik tas mūsdienās maksā, bet tas ir tavs ikdienas terapeits, ar kuru tu tā kā uzdod jautājumu, tu viņam atbild, un tu arī nevis to terapeitu tā kā paņem, kad ir jau tur beigas, un tu nezini, ko dzīvē iesākt. Bet tevi tas terapeits katru dienu, un rakstot šo dienas grāmatu 365 dienas gadā, tu sevi iepazīsti daudz labāk, jo tu redzi šos patērnus. Tu paņem kaut ko atpakaļ, palasi, domā, ka Dievs, es. Nu, tā kā tas ir, jo mēs jau prāts mums darbojās, ka katru dienu uzliekās jaunu lapiņu uz tā, kas tavā dzīvē bijis, un tu jau pēc mēneša savu spilgtāko pieredzi aizmirsti. Tu to nepieraksti. Mēs, diemžēl, tā kā nevaram visu paturēt prātā, tāpēc man liekas, ka arī tāda sevis iepazīšanai tas ir tā kā super svarīgi. Tas kā labākais terapeits ir tava dienas grāmata. Viņi maksā kaut kāds, 4 eiro. Diezgan stilīgs maksā 4 eiro. Tas ir tas darbiņš, viņi rakstīt, bet tas ir... Es esmu bijis daudz pie terapeitiem. Viņi ir labi, bet man tā dienas grāmata ir labāks terapeits.